runājām caur savu ķermeni. Darīsim tā. Sajust ar pēdām zemi, sajust caur pēdu centriem, ceļamies šo enerģiju, paskatīties, vai redzam krāsas, ielīstam. Mēs nu pat tik daudz bijām kopā ar krāsām, ka pagarinam šobrīd. Ielaižam, sajūtam šīs krāsas un krāsu vibrācijas un enerģijas savā ķermenī tīri fiziski vai kā vibrācija. Nekas nav nejaušs. Paldies, kosmos, ka runāja mums. Un maigi varam, tā kā pamasēt un vienlaicīgi pāršūpoties kāju pēdiņās. Un tādas, no pēdiņām tādas sāpju veida kustības uz vienu pusi, uz otru. Maigi, jūtīgi, tieši tā darbojoties, sadarbojoties ar enerģiju, kas plūstas, uzlikšu kādu nosacījumu mums. Turpinam pludināt šo Ja jūtam, ka enerģija plūst uz augšu, ķermenī ļaujam tai darboties, vai zila, vai sārkana, mēs jūtam dzeltenu, oranžu. Pārnest, pacelties pirkskalos, nolaist. Ieelpot caur sāniem. Sajust ar pirkstu galiem. Debesis. Vai mēs uzreiz jūtam tās enerģijas, kas ir augšā, šī indigo, violetā, pēc tam baltā, kas pāriet, un pēc tam drūsiņ paplūstam, laižam, tā kā samaisam sevi, īstaisam muguru, atbrīvam, un caur vilni no zemes centra ieelpojam, izripinam, cauri turpinam. Ar atvērtu krūšu kuri. Te ļoti labi var fiziski izkustināt locītavas ceļgalus, potītes, vienlaicīgi muguras izstīnās. Uz leju, Vēlreiz izelpam, mēs ejam leju par taisnu. Aizim uz augšu, pēc tādas sēdēšanas un darbošanās ar rakstīšanu, īkšķus aizāķējam ar pirkstu galiem, pastiepjamies. Pēdiņas saliekam kopā, mēs jūtam aizmugurē lāpstiņas, vai ne? Galvu atbrīvojam, pēdas saliekam kopā un nolaižam plecus. Sajūtam, ka mēs elpojam, domu virzam cauri sāniem, tur, kur stiepjas. Ieelpu samainam īkšķus, otru pusi pastiepjam. Drusciņ sānus pastiepjam. Ieelpu, izelpu, atbrīvojam. Un atkal atveram kājas un izdarbinam savu labo pusi. Visu labo pusi. Jebkā sajūtam, ka mēs enerģija
Fiziskais ķermenis ir fiziskais ķermenis, mēs ar to varam sajaukties, bet reāli enerģija mūsos saplūst ar enerģiju visā apkārt. Un vienlaicīgi tīri fiziski, ja, mēs varam izkustināt plecu, elku un izstaipīties. Brīvot galvu, kreiso, arī jebkādā virzienā, jebkādā ātrumā. Savienot abas kopā, šādi pārkrustot, varbūt vēl pavērt platāk un izšļūkāt cauri. Sajust turam rokas un vienkārši izpētam, cik mūsu ķermenis kustās. Jā, elkoņš pārkrustot šādi. Apakšdāmi, turās. Un paši sev, jā, jo šis laiks ir par to, ka mēs sev atgādinām, apliecinām, ka mēs vienīgie esam sava universa un savas dzīves radītāji, veidotāji paši sev sākums un turpinājums. Saliekam pēdiņas kopā, rokas nelaižam vaļā. Izelpā iesēžamies. Rokas iet uz augšu, galva atbrīvojas. Ielpā varam atbrīvoties. Un izelpā atkal iesēžamies. Un ielpa. Mēs atveram. Varam brīvi atkal uzlidot ar vienu spānu, ar otru. Atceramies, kā bija pirms tam rokas, un tagad sakrustojam pretēji, otra roka nāk virsū. Sajūtam, turam, atkal varam atvērt pēdas un atkal pilnīgā kaifā, labsajūtā, izšļūkājam, ļoti labi visu var izvingrināt, ceļ gals, ja čīkst, ja krakšķi, vienkārši brīnišķīgi. Augšā, salikt pēdiņas kopā un iesaisties, paši iesēžamies un rokas iet uz augšu. Sajūtam, kā augšdāmas stiepjas sāni, vēders. Un sautrusciņu atvērsim krūšu kūri maigi. Liekam plaukstu šeit, uz krustiem, tā visi pirkstiņi kopā, celīši nedaudz atbrīvoti un sajūta, ja kājas nav ļengans, bet nav arī stingrs, kam ir muguras problēmas īpaši vērīgi pret sevi, ja ir apakšā kāds disku trūcis, var arī nedarīt, bet mēs stumjam krustus, laižam galvu lejā, zodu, stabilas, brīvas, maigas, mīkstas pēdiņas, bet vienlaicīgi mēs vērojam, ka krūšu kurvis veras vaļā.
Mēs stumjam krustus, bet vērojam tās sajūtas krūškurvī. Elpojam, mūsu sirds centrs, mūsu būtības centrs atvērts. Laižam tur iekšā, ieelpa, izelpa. Dzirdam savu ieelpu, izelpu. Nākamā ieelpa pieceļ, noteikti gribās kaut ko pretēji izdarīt. Tāpēc mēs tagad piesēžamies un šoreiz ņemam rokas te plaukstas aptver elponīšus un pastiepam rokas atpakaļ un paši atkal iesēžamies. Sānus jūtam. Celīšus, ja turam kopā, tad ir stabili un ērti. Spēku, pārliecību sevi. Vienu kāju ceļam augšā un vienkārši turam, atveram krūškuli. Kas tā advancētāk nodarbojas, var sajust savu pēdiņu atvērtu. Elpojam, skatiens uz priekšu. Un vienlaicīgi 360 grādi visapkārt elpojam. Atvērts krūšu kurvis, sava balss iekšējā, ja, stabilitāte, būs tas balsts. Cipresas enerģijas bija šodien, ja, kas palīdz iepriekš, ko runājām, stumbru, veidot ieelpa, izelpa. Un otru. Arī, ja pleciņa lejā, galva, stabili, taisni. Elpojam, pleci lejā, krūškuris vaļā joprojām. Jā, nekas nespēja mūs izsist no mūsu centra. Cik visiem labi sanāk. Labi, bet brīnišķīgi. Super. Ieelpa, izelpa. Uztaisīsim vienu, kas apliecina, iedod spēku. Stāvot uz labās kājas un vienlaicīgi parāda, ka reku mums ir spēks ieelpa, sparam kreiso kāju atpakaļ un arī ieelpa ceļam rokas un izjūtam. Aizmugurējais celīts varbūt nav pārāk saspringts, ja, atbrīvots. Skatiens vēlreiz uz priekšu. Vienlaicīgi reku mēs te ļaujamies ar ķermeņa lejas daļu, mēs ļaujamies, mēs iegrimstam zemē, krītam. Un vienlaicīgi korpus straucas uz augšu. Jūtam spēku un līdzsvaru šīm divām enerģijām. Grimstam un traucamies. Un arī atkal atgriežamies, atkal sajūtam balans. Un labāk aiet atpakaļ ieelpa. Un labāk tieši tāpat, jo tālāk mēs speram, jo stabilāk mēs esam. Un celīti arī nedaudz atbrīvojam, krūškurvis atvērts, pleciņa lejā, rokas traucās un paši iegrimstam. Zemes enerģijas uz augšu. Un ieelpa. Un ceļam kāju klāt. Apsēžamies un atceramies pagājušreiz runājām, mēs pāriesim pie meditācijas, nostiepjam patēdīšus. Un izelpā izritinam, tātad mugurkauls nopaļot šādi, rokas atbrīvotas. Papēdīšas pietur un mēs izritinam un pārējam. Ja Andri atbrīvo galvu, atbrīvo plecus un pēc tam skriemelīt pa skriemelītim pats sev
pieturot, izritinam un paliekam. Plaustas vienmēr vērstas uz augšu šajā pozā. Varam aizvērt acis. Sajust vēlreiz šo dāvanu, fizisko ķermeni, kas ir. Tavs stāvis savienojas ar mātes zemi. Un atceramies katrs šo sākumu, mūsu šīs dienas tikšanās, to dāvanu, ko katrs varēja no sevis šeit šodien uzdāvināt. Vēlreiz izbaudiet, izjūtiet, papriecājieties. Jā, es to varēju un joprojām var. Nodarbība turpinās ielikt. Atsauciet atmiņā to lūgumu.
kā brīnums, turpinot redzēt, ka viss tas, ko piedzīvojām aiz aizvērtām, ir tepat ar atvērtām. Mēs ienesam šīs smalkās dimensijas te materiālajā, fiziskajā pasaulē un savā ikdienas dzīvē. Arī ar atvērtām acīm. Varam arī, kā mēs izejam ārpus laika, telpas, mēs atgriežamies tajā nulles punktā, mēs it kā sākām, ja to sauc par sākumu, bet ka tas viss ir šeit, šajā brīdī arī kā tie nodomi, ko ielikām, tās savas dalīšanās, un ka mēs visi atkal esam aplis, gaismas aplis, vienkārši atgriežam šo sajūtu no sirdīm. Atkal varam viens otrā pavērties caur dvēseles vārtiem.